Vairāk par alkoholismu. Vairākums no mums negrib labprātīgi atzīt, ka esam īsti alkoholiķi. Neviens taču negrib sevi fiziskā un prāta ziņā uzskatīt par atšķirīgu no saviem paziņiem. Tādēļ neradīja izbrīnu bezgalīgie un veltīgie mēģinājumi pierādīt, ka mēs varējam dzert tāpat kā visi citi. Doma kaut kad un kaut kā dzert ar kontroli un baudu ir apsēdusi katru pārmērīgu dzērāju. Šīs ilūzijas dzīvotspēja ir patiešām apbrīnojama. Daudzi tai sekoja uz ārprātā un nāves sliekšņa. Mēs jau uzzinājām, ka mums pilnīgi visdziļākā būtībā jāatzīst, ka mēs esam alkoholiķi. Tas ir pirmais solis uz atveseļošanos. Ir pilnīgi jāatsakās no maldiem, ka esam tādi paši kā visi citi, vai kaut kad par tādiem kļūsim. Mēs, alkoholiķi, esam vīrieši un sievietes, kas zaudējuši spēju kontrolēt savu dzeršanu. Mēs zinām, ka neviens īsts alkoholiķis nekad neatgūs šo kontroli. Mēs visi brīžiem esam jutuši, kā esam to ieguvuši, taču pēc šiem periodiem, parasti īsiem, neizbēgami ir sekojuši citi, kad kontrole gandrīz pilnībā zuda, kas noveda pie nožēlojama un neaptverama morāla pagrimuma. Mēs visi kā viens esam pārliecināti, ka tādi alkoholiķi kā mēs esam progresējošās slimības varā. Laika gaitā tā var tikai pasliktināties, tā nekad nevar uzlaboties. Mēs līdzināmies cilvēkiem, kuri ir zaudējuši kājas, tās viņiem nekad neataugs. Nav tādas ārstēšanās metodes, kuras spētu alkoholiķus, tādus kā mēs, padarīt līdzīgus citiem cilvēkiem. Mēs izmēģinājām visās iespējamās ārstēšanās metodes. Dažos gadījumos bija vērojama īslaicīga uzlabošanās, kurai vienmēr sekoja vēl daudz nopietnāks slimības recidīvs. Alkoholisma problēmu zinošie ārsti ir vienisprāts, ka nav nekā tāda, kas no alkoholiķa varētu izveidot normālu iedzerāju. Varbūt kādreiz zinātne šo problēmu atrisinās, taču līdz šim tas vēl nav noticis. Vairāk par alkoholismu, pirmais solis.